Čau! Te Gints no žogu fabrikas. Mēs bieži saņemam klientu jautājumus par to, kam pievērst uzmanību un kā izvēlēties paneļu žogu. Kādēļ vieni žogi maksā dārgāk, savukārt citi būtiski lētāk. Tādēļ šodien apskatīsim 7 svarīgākās lietas, kurām pievērst uzmanību, izvēloties paneļu žogu. Vizuālais izskats. Patiešām kvalitatīvs paneļu žogs ir iepakots speciālās paletēs, kuras neļauj to transportēšanas laikā sabojāt. Visas paneļa stieples ir taisnas, ja uzmanīgi skatās gar paneļa izliekumu. Asumi ir izvietoti vienā augstumā un vienā līnijā. Pats panelis nav deformēts, nav locīts ne burta S veidā, ne C veidā. Acis izmērs. Paneļu žoga acis izmērs tieši nosaka tā izturību pret stiepi un lieci. Tātad tas tieši ietekmē arī jūsu īpašuma drošību. Standarta acis izmērs 3D paneļu žogam ir 50 x 200 mm, savukārt 3D Strong paneļu žogam 50 x 100 mm. Bieži vien ar vēlmi ietaupīt līdzekļus negodīgi ražotāji ekonomē materiālu, palielinot acis izmēru. Veids, kā pārbaudīt. Nomērīt acis izmēru pa stiepļu centriem. Cinkojums. Ja vēlaties, lai jūsu žogs kalpotu gadiem ilgi, tad noteikti pievērsiet uzmanību žoga apstrādē pirms krāsošanas. Paneļu žogam noteikti ir jābūt ražotam no cinkotas stieples. Cinka saturam jābūt vismaz 80 grami uz kvadrātmetru. Tikai tādā gadījumā tiks nodrošināta izcila pretkorozijas noturība arī gadījumos, kad krāsas slānis tiek bojāts. Vieglākais veids, kā uzzināt, vai jūsu izvēlētais paneļu žogs ir cinkots, ir jautāt pārdevējam pēc ražotāja atbilstības deklarācijas. Papildus uzmanīgi apskatiet izvēlēto žogu, jo bieži vien neskatoties uz to, ka pārdevējs apgalvo par pamatīgu cinka saturu, pavisam jaunam žogam ir redzamas rūsas pēdas. Krāsojums. Viens no svarīgākajiem aspektiem, kurš nodrošinās jūsu paneļu žoga ilgmūžību un estētisko pievilcību, ir krāsas slāņa biezums un izmantotā krāsošanas tehnoloģija. Kvalitatīvs paneļu žogs tiek rūpnieciski pulverkrāsots. Tikai tādā veidā tiek nodrošināts krāsas slānis vismaz 80 mikronu biezumā. Krāsas ļoti cieši saķers ar krāsojamo virsmu, tādējādi nodrošinot ilgmūžību jebkuros klimatiskajos apstākļos. Vienkāršākais veids, kā pārbaudīt krāsojumu kvalitāti, ir mēģināt krāsu noskrāpēt. Kvalitatīvam izstrādājumam krāsa turēsies cieši klāt, savukārt PVC pārklātam paneļu žogam viegli lobīsies nost. Žogam noteikti jābūt pasargātam pret UV staru iedarbi. Jūs taču nevēlaties, lai žogs pēc gada izbalē. Stieples diametrs. Svarīgākais paneļu žoga parametrs ir stieples diametrs. Šim parametram nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tas tieši ietekmē jūsu nākamā žoga izturību. Bieži vien pircējiem nākas saskarties ar lētiem ar PVC pārklātiem paneļiem, kuriem norādītais stieples diametrs ir 4 vai 5 mm, taču realitātē tas sastāv tikai 3 un attiecīgi 4 mm. Vienkāršākais paņēmiens, kā pārbaudīt reālo stieples diametru, ir nomērīt to pēc attīrīšanas no krāsas, vai arī paspiest 2 vertikālas stieples, kuras nekvalitatīvajiem žogiem locīsies ļoti viegli. Garantija. Žogs ir tikpat svarīgs pirkums kā jūsu mājas jumts vai logi. Žoga kvalitāte tieši ietekmēs jūsu teritorijas drošību un vizuālo pievilcību. Izvēlieties piegādātājus vai ražotājus, kuri nodrošina atbilstošu garantiju saviem produktiem. Starp citu, žogu fabrikas paneļu žogiem ir 5 gadu garantija. Ekspertu viedoklis. Kā būt pārliecinātam par to, ka viss, ko jums stāsta pārdevējs, ir patiesība? Pavisam vienkārši. Jautājiet, vai piedāvātajiem žogiem ir kāda deklarācija vai eksperta atzinums par tā atbilstību norādītajiem tehniskajiem parametriem. Ar šo mēs esam atbildējuši uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par lietām, kurām būtu jāpievērš uzmanība, izvēloties kvalitatīvu paneļu žogu, kurš kalpos gadu desmitus.